Es pareizi saprotu, ka jūs būsiet viens no tiem novadiem, kas šobrīd tādā privātā partnerībā kopā ar uzņēmējiem, atbalstot uzņēmējus, būvēsiet daudz dzīvokļu mājas smiltenēm? Mēs gaidām, kāds būs izmaksas. Februāra vidū būs zināms, cik tas viss maksās, un tad mēs paskatīsimies savu budžetu un sapratīsim, vai mēs to vispār varam atļauties. Bet cik tu liktu likmes? 50 uz 50. Tāpēc, ka tur daudzi gaida to reāli, jo tur tas loks, no kā viņš var staigāt, cik pa īri būtu pašvaldībai jāmaksā, ir diezgan liels. Tie būtu īres dzīvokļi, ja? Jā, tie būtu īres dzīvokļi. Tā ir liela problēma. Mums ir spēcīgi uzņēmumi, mums tiešām ir ļoti zems bezdarbs, mums ir 3% bezdarbs. Un mums ir iespēja dabūt jaunus cilvēkus, darbspējīgus cilvēkus, bet nedara jau mūsdienās tā, ka tu atrod kojas. Kādam varbūt der, bet kopumā jau cilvēki grib dzīvot tā kā labos dzīvokļos. Un tad veidojās tā situācija, ko cilvēks lai dara, tad viņš var vai nu izīrēt. Tādu mums īsti nav, kur daudz izīrēt. Tad varbūt viņš var uzbūvēt savu privātu māju. Tad viņš aiziet uz banku, un banka paskatās 125 km. Nē, vai arī zemes vērtējums. Kaut kas sāk atdzīvoties un parādīties, piemēram, tad Altuma šobrīd piedāvā kreditēšanas programmu, kur tā kā palīdzēt. Viņi arī piedāvā 70 000. 70 000 labu, normālu privātu māju ļoti grūti uzcelt.